Šīs dienas tēma, man liekas, mēs jau arī rādio esam pieminējuši, arī runājot par mūsu konstitūciju, par mūsu valsts galveno vārdu. Un šodien es gribēju parunāt par to, kāpēc šajā valsts galvenajā tekstā vai vārdā nav Dievs pieminēts. Vispirms nedaudz par pašas konstitūcijas tapšanu. Šeit es uztaisīju tādu nelielu laika joslu, lai jūs redzētu, cik ilgi un ar kādām pūlēm un cik daudz darba tika ieguldīts konstitūcijas tapšanā. Tātad 1920. gada pavasarī, kad vēl Latvija atradās karā ar padomju Krieviju, notika Satversmes sapulces vēlēšanas. Tātad pirmais Latvijas parlaments, kuram bija jāizstrādā šis Latvijas pamatlikums, konstitūcija, satversme. Vēlēšanās uzvarēja Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija, otrajā vietā palika Zemnieku savienība. Un jau no 1920. gada maija sākās darbs pie satversmes teksta izstrādāšanas. Tika izveidota satversmes izstrādāšanas komisija, vienkārši satversmes komisija ar vairākām apakškomisijām, kurām, kā jau latviešiem patīk komisijas, apakškomisijas. Un katrai no tām vajadzēja strādāt pie savas satversmes daļas. Un 20. gada rudenī jau satversmes komisijā ir tapis šis pirmās daļas projekts, kas ir tā satversmes pamatdaļa, kuru sāk izskatīt komisijā un noraida, un tad atkal sāk izstrādāt līdz 1921. gada maijā, tātad gadu pēc satversmes sapulces sanākšanas, tā satversmes izstrādāšanas komisija beidzot pieņem pirmās daļas tekstu, un to var tālāk publicēt un nodot izskatīšanai satversmes sapulcē. Satversmes tekstu sāk izskatīt satversmes sapulce tikai septembra beigās, 1921. gada beigās. Un kas ir interesanti, ka sociāldemokrāts Fēliks Cielēns tajā sēdē, kurā sākas satversmes teksta pirmais lasījums, pats būdams šīs apakškomisijas priekšsēdētājs, uzstājas par to, lai visi balsotu pret, lai šo tekstu, kuru izstrādāšanu viņš ir vadījis, noraidītu deputāti. Bet ir 3 sociāldemokrātu tādi dumpinieki, kuri nostājas pret Cielēnu, kurš ir viens no partijas līderiem, un balso pretēji partijas disciplīnai, un šis konstitūcijas teksts tātad iziet pirmo lasījumu, pēc tam otro lasījumu jau bez lielām problēmām, un visbeidzot 1922. gada 15. februārī pēc 3. lasījuma tiek gandrīz vienbalsīgi pieņemts, tikai 5 cilvēki atturas no šī balsojuma. 1922. gada 30. jūnijā satversmē tiek oficiāli izsludināta ar publikāciju valdības vēstnesī. Un pavisam šis process pie satversmes teksta tapšanas ir prasījis 594 dienas. Mēs esam iegājuši Latvijā vēsturē ar to, ka tas ir viens no ilgākajiem periodiem cilvēces vēsturē, kas ir veltīts satversmes konstitūcijas teksta tapšanai. Tātad bija veseli 7 lasījumi, gan komisijā, gan pašā satversmes sapulcē. Viņi vienreiz tika noraidīti, un satversmes sapulcē veltīja 17 sēdes, lai izskatītu satversmes tekstu. Par ko tad šajās 17 sēdēs diskutēja? Bija ļoti daudz dažādu jautājumu. Droši vien viszināmākais strīds, kas tik ļoti plaši atspoguļots, bija par to, vai vispār vajag Latvijai prezidentu, un ja vajag, tad kādas būs tā prezidenta funkcijas un pilnvaras, vai mums būs prezidentāla republika vai parlamentāla republika, vai Ulmanis būs prezidents ar diktatorisku varu jau no 22. gada, vai arī mēs būsim vispār bez valsts prezidenta, bet viņa funkcijas pildīs Saeimas priekšsēdētājs. Kā jūs redzat, bija daudz dažādu jautājumu gan par to, kā parlamentu vispār sauksim,
ar ļoti interesantiem variantiem. Tad bija jautājums par Latgales autonomiju, par daudzām citām lietām. Gal galā, kad šo satversmi pieņēma, tad tajā stenogramā mēs redzam, ka Adolfs Klīve izsaucās, ka grūti gan bija. Tā kā kopsavalkot visas šīs 594 dienas, kas bija veltītas satversmes tapšanai. Bet šajos daudzajos strīdos un pēc tam tajā literatūrā, kas ir veltīta šiem strīdiem, kas, kā jūs varat iedomāties, ir diezgan plaša literatūra, gandrīz nav pamanīts strīds vai diskusijas par satversmes ievadu. Jo Latvijas konstitūcija ir ar viena no visīsākajām, iespējams īsākajām preambulām pasaulē. Vismaz bija līdz 2014. gadam. Tātad šī preambula bija ļoti kompakta. Latvijas tauta savā brīvi vēlētā satversmes sapulcē ir nolēmusi sev šādu valsts satversmi. Un tad sako tālākais teksts. Un 2014. gadā, pateicoties Egilam Levitam, tāpa plašāka preambula, kur jau tiek stāstīts šis Latvijas stāsts un kāpēc Latvijas valsts pastāv un kāds ir tas pamatojums un tā tālāk. Un šeit mēs noslēgumā arī redzam Dievu vārdu, Dievs svētī Latviju. Tā ka lielā mērā mēs redzēsim kādas diskusijas bija 20. gadu sākumā, ka šīs diskusijas rada zināmu atrisinājumu salīdzinoši nesenā pagātnē. Bet atgriežoties pie 21. 22. gada, kad par šo ievadu diskutēja Latvijas satversmes sapulces deputāti, tad jautājums par to, vai iekļaut Dieva vārdu satversmes tekstā pašā ievadā, kā pateicība Dievam par to, ka Dievs ir devis Latvijas tautai un Latvijai brīvību, tas tika uzreiz aktualizēts, to aktualizēja Francis Strasuns. Šis jautājums bija pieminēts 21. septembrī, tātad pašā pirmajā sēdē satversmes sapulces, kurā skatīja pirmajā lasījumā satversmes tekstu. Bet tur plašākas diskusijas neizvērtās. Plašākas diskusijas izvērtās 21. gada 4. oktobrī, kad cits deputāts Kārlis Irbe piedāvāja savu ievada formulu, tātad šos 6 vārdus, ar kuriem būtu jāsākas Latvijas konstitūcijai, kas ir pateikdamies visvarenajam Dievam par iegūto brīvību, un tālāk sako šis preambulas teksts. Notika arī balsojums, kur ar 17 balsīm pret, 17 balsīm par, 68 balsīm pret, 47 deputātiem atturoties un 19 deputātiem nepiedaloties, Irbes priekšlikums tika noraidīts. Nedēļu pirms galīgā balsojuma Kārlis Irbe vēlreiz mēģināja ierosināt, papildināt satversmes ievadu ar minētajiem vārdiem, bet tas rezultāts bija vēl bēdīgāks, tikai 11 cilvēki balsoja par pateicību Dievam dibinot Latvijas republiku. Tālāk es nedaudz, nezinu, cik tas ātri būs vai ilgi, bet es vēlējos arī nolasīt šos stenogrammas tekstus, lai jūs dzirdētu, kāda bija tā argumentācija no vienas puses un otras puses, kāpēc būtu jāatsaucās uz Dievu vai nebūtu jāatsaucās. Tad pirmais, kā jau es minēju, bija Francis Strasuns, kurš pašā pirmajā sēdē vispār ieminējās par šo lietu. Un viņš teica tā, es citēju: "Mani kungi, mūsu tautas un valsts liktenis atgādina man amerikāņu tautu, kura tāpat iesāka brīvības karu ar daudz stiprāku ienaidnieku, to uzvarēja un nodibināja patiesu brīvu valsti. Arī mēs esam izveduši karu ne ar vienu, bet ar vairākiem ienaidniekiem, dabūjuši savai tautai brīvību un gribam nodibināt pamata likumus savai valstī. Amerikāņu tauta, izdodamu konstitūciju, pamatlikumus par valsti, iesāka no Dieva un sacīja:
pateicoties visvarenajam Dievam, ka Dievs ir devis mūsu tautai iekarot brīvību un tā tālāk, mēs uzstādām tādus un tādus likumus. Tā es gribētu sacīt, katra tauta un valsts iesākusi savu konstitūciju. Mūsu tauta, vismaz viena daļa, grib iesākt pavisam citādi, un šo Dieva vārdu mūsu konstitūcijā neredzam. Tātad Trasuns aktualizē šo jautājumu par nepieciešamību pieminēt Dievu, pateikties Dievam par Latvijas brīvības izcīnīšanu. Un tālāk šis jautājums tātad tiek plaši diskutēts, kā jau es minēju, 1921. gada 4. oktobra sēdē, kad Kārlis Irbe ierosina jau konkrētu šo tekstu, ar kuru vajadzētu sākt satversmi. Un es citēšu Kārli Irbi no šīs satversmes sapulces stenogrammām. Es citēju: tā kā šo likumu pēc šī teksta izdod Latvijas tauta, tad šī brīdī mums vairāk kā jebkad vajag vienoties ar mūsu tautu. Kā šī tautas vienotā izteiksme vēsturiskos brīžos izteicas, nav nevienam svešs. Paceldamās kājās, arī tad, kad tas bija aizliegts, gara pacelātībā, tā izteica savu izjūtu vārdos, ietērptos skaņās, dziedādama savu himnu, savu lūgšanu, Dievs svētī Latviju. Šai tautas izjūtai šī svinīgā brīdī, lai būtu vieta arī pie mums, un tāpēc es lieku priekšā iesākt šo likumu ar vārdiem: pateikdamies visvarenam Dievam par iegūto brīvību. Tālāk pēc teksta Latvijas tauta savā brīvi vēlētās satversmes sapulcē ir nolēmusi dot sekojošu valsts satversmi. Bet man gribētos sacīt, ka maz būs mūsu starpā to, kuri it nekādu augstāku būtni priekš sevis neuzstādītu. Arī attiecībā uz tiem 26, kur ir ievilkuši ticības vietā strīpu, tātad 26 deputāti satversmes, kad tika ievēlēti, viņiem bija jāizpilda anketas, un tur bija arī sadaļa par ticību, un 26 nebija to norādījuši. Man gribētos sacīt, ka galvenā kārtā viņu reliģiskie pārdzīvojumi neietilpst tais formās, kādas pie mums acu mirkli atrodamas. Negribēsim viņiem pavisam noliekt kādu atziņu un kādu dziņu uz kādu augstāku būtni. Kā jūs varat iedomāties, tad Kārļa Irbes priekšlikums izraisīja visai plašu reakciju, sevišķi no sociāldemokrātu puses. Šeit Fēliks Cielēns, viens no Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas līderiem, kurš, kā jau es minēju, bija arī pirmās apakškomisijas priekšsēdētājs, kas izstrādāja šo satversmes pirmo daļu. Un viņš uzreiz kāp tribīnē pēc Kārļa Irbes un saka sekojošo: ja mēs gribam pie šī jautājuma plašā apstāties un novērtēt Irbes kunga uzstāšanos no politiskās puses, tad man liekas, ka Irbes kungs taisni grib ienest zināmu politisku noskaņu un grib Latvijas Republikas satversmē dot Kristīga Nacionālās partijas svētību, jo Kārlis Irbe pārstāv šo Kristīgu Nacionālo partiju. Šī svētība nāk no partijas, kas atrodas visciešākos sakuros, vismaz idejiskos ar tiem pēdiņās kristīgiem, kuriem priekšgalā ir mācītājs Andrievs Niedra un kuri visu laiku cīnījušies pret Latvijas patstāvību, pret Latvijas brīvību. Bez tam vēl ir jāņem vērā tas, ka Irbes kungam ļoti tuvu stāvoša persona Berlīnē pa Bermontu uzbrukumu laiku ir izteikusies, ka nesot vērts cīnīties pret Bermontu. Tagad, pēc visiem šiem notikumiem, liekulīgie kristīgie nacionālie kungi liekulīgā tonī nāk un grib dot Latvijas Republikai savu svētību kā partijas svētību. Tāpēc satversmes sapulcē nevajadzētu šo liekulību atzīt un Kristīgi Nacionālās partijas speciālā svētība būtu atraidāma. Zālē dzirdami saucieni pareizi. Nākamais runā vēl viens sociāldemokrāts Andrejs Petrēvits. Viņš saka tā: cīņā ar laicīgo varu baznīca pazaudēja. Tomēr iestādījums no Dieva žēlastības pēdiņās palicis vēl no veciem laikiem, izrādījās laicīgiem valdniekiem par noderīgu. Tie laiki ir sen garām. Tagad iestājies jauns periods, jauns laikmets valsts dzīvē, un man liekas, ka atgriezties atpakaļ pie šiem veciem laikiem, nest jauniem laikiem līdzi vecas, nederīgas atliekas nebūtu nemaz vajadzīgs. Reliģijai un reliģiozām lietām jāpaliek savā vietā. Viņām ir vieta baznīcā, bet ne parlamentā un politikā. Mēs sāksim savu satversmi bez Dieva žēlastības, bez tām vecām atliekām, kas nāk no veciem seniem laikiem un kas mūsu laikiem ir palikušas pilnīgi nederīgas. Lieku priekšā iesniegto pārlabojumu atraidīt kā novecojušos politiskā dzīvē.
Viņiem oponē Francis Trasuns, kurš, kā jau es minēju, bija vispār šīs idejas iniciators. Un viņš saka tā, un šī runa izraisa lielu arī ažiotāžu un plašu reakciju arī Satversmes sapulces locekļu vidū. Viņš saka tā: jums, mani kungi, varbūt nepatīk tas vārds Dievs, bet arī jums viņš ir. Starpības starp mums un jums ir tikai tā, ka vieni atzīst par savu vecstāvu mērkaķi, un mēs atzīstam Ādamu un Ievu zālē jautrību, tātad stenogrāfists pierakstījis. Tad, mani kungi, otra starpība ir, ka mēs atzīstam visaugstāko, visvareno garīgo būtni, un jūs atzīstat dabu, kura ir radījusi mērkaķi un jūs. Stenogrāfists pierakstījis iekavās smiekli. Ja daba jūs radījusi, tad viņa ir jūsu Dievs. Sakiet man, kungi, vai tas vārds jums bīstams, ka jūs uzstājaties tik sīvi pretim šim vārdam? Ceru tomēr, ka sociāldemokrātiem būs tik daudz dūšas, ka viņi balsos par mūsu priekšlikumu un negribēs balsot pretim, ka viņi gribēs izpildīt tautas gribu, tautas vairākuma domas, jo jūs, mani kungi, aizvien dziediet par demokrātiju. Kas tad ir demokrātija? Tā taču ir brīvība. Mēs jums arī atstājam brīvību ticēt savam Dievam, tikai tā ir tā starpība, ka jūs negribat sava Dieva vārdu minēt. Tālāk tribīnē kāpj Adolfs Klīva, kas ir Zemnieku savienības viens no līderiem. Tobrīd faktiski otrais cilvēks aiz Kārļa Ulmaņa, kurš šobrīd ir valdības priekšsēdētājs, un viņš saka sekojošus vārdus. Ja te nāk un uzstājas viena partija tanī laikā, kad nedaudz nedēļas atpakaļ viena no šīs partijas nodaļas vai laikrakstiem, kas stāv ļoti tuvu šai partijai, ir zināmā mērā ļoti kompromitējušies visas sabiedrības acīs, tā ka iznāk aiz šīs partijas stāv žīdi un bijušie mužnieki, tad jāprasa, vai šī partija, lai būtu tā, kas nāk un saka, ka pie mūsu Satversmes formulas vajag piekabināt vārdus pēdiņās no Dieva žēlastības. Šis piekabinājums nav no svara arī pašiem iesniedzējiem. To varēja redzēt no tā, ka visa sapulce un paši kristīgās frakcijas biedri, kas to priekšlikumu iesniedza, gārdi smējās pa deputāta Trasuna runas laiku. Vai tā nebija Dieva zaimošana priekš ticīgiem? Izšķirt jautājumu par Dievu un viņa žēlastību ar nobalsošanu ir nedibināti. Bet tiem ļaudīm, kas ar Dieva žēlastību grib aģitāciju dzīt, es gribu atgādināt, ka ir vēl otrs teiciens, kurš skan tā: tev nebūs Dieva vārdu nelietīgi valkāt. Un pārsteidzoši, bet viņam piebalso gandrīz atklāts komunists Vilis Dermanis, kurš ir nesen atgriezies no ASV. Viņš ir bijis Amerikas komunistiskās partijas biedrs, pēc tam pēc atgriešanās Latvijas komunistiskā partija ir aizliegta, bet viņš iestājas Sociāldemokrātiskajā strādnieku partijā un slepus sadarbojas ar komunistiem, un komunisti viņu virza uz to, lai viņš grautu Sociāldemokrātisko strādnieku partiju no iekšpuses un sludinātu komunistiskās idejas. Un Vilis Dermanis saka tā: viņš, domājot Trasunu, šīs modernajos demokrātiskos jaunos laikos mēģina valsts konstitūcijā iebāzt baznīcas garu. Es domāju, vai arī šie neuzskatīs šādu reliģijas iebāšanu konstitūcijā par smieklīgu, tāpat kā mēs to uzskatām par smieklīgu. Es gribētu Trasunu kungam atbildēt ar Bībeles vārdiem. Tā nebūs Dieva savu kunga vārdu nelietīgi velti valkāt, jo Dievs, kad tas kungs to nosodītu nepametīs, kas viņa vārdu nelietīgi velti valkā. Atkal stenogramā lasām norādi saucieni zālē pareizi. Es esmu taisa uzskatos, ka modernas valsts konstitūcijā ir jāietilpst arī neticīga virziena pilsoņiem. Pilsoņu tiesības ir jābauda arī tiem, kas netic, tas ir ateistiem, bet jūs šeit nevietā uzstājaties reliģijas vārdā un ar to paši padariet viņu šeit smieklīgi. Ja jūs nopietni ticiet tam, kas rakstīts Bībelē, tad jums būtu jābaidās savu kunga vārdu nelietīgi velti valkāt. Mēs dzīvojam nevis teokrātijas laikmetā, bet gan moderno zinātnisko uzskatu laikmetā. Francis Trasuns atbild sekojoši. Ir tikai runa vienkārši par to, ka iesāk mūsu konstitūciju ar vārdiem pateicoties visvarenam Dievam. Amerikā to neviens neuzskata par baznīcas iemaisīšanos valsts darīšanās. Šveice ir iesākusi savu konstitūciju ar šādiem vārdiem, un tā taču ir visvairāk demokrātiska valsts. Te Klīvas kungs aizrādīja, ka garīdznieki esat uzstājušies un zaimojot Dieva vārdu, bet te tikai jūs smejaties paši par savu Dievu, ne par kristīgo Dievu, bet par to Dievu, kuru jūs atzīstiet
par savu vecstāvu, par savu mērkaķi, par to jūs smējaties. Par kristīgo Dievu jūs nevarat smieties. Jūs sakāt, ka mēs esam izstrādījuši ticību zaimošanai. Bet kur tad jūs bijāt, kad Bībeles vārdi tika citēti un zaimošanas vārdi tika runāti veselu stundu? Un to, ka Dieva vārds tiek ienests konstitūcijā, to viņi nevar panest un uzskata par zaimošanu. Es pat brīnos, ka uzreiz atradās arī pie sociāldemokrātiem Bībeles zināšana un Dievs, ka sociāldemokrāti uzreiz nostājas par ticības aizstāvjiem, par Dieva goda vārdu aizstāvjiem un tā tālāk, bet Dieva viņi negrib pielaist. Tā ir liekulība, kurai mēs neticam, kura grib ne Dieva goda vārdu aizstāvēt, bet grib izdzīt Dieva vārdu no ticības, no katra cilvēka sirds. Tālāk runā atkal Kārlis Irbe, kurš uzsver to, ka šis priekšlikums nav nevis Dieva zaimošana, bet gan Dieva cildināšana. Viņš arī norāda, ka nepatiesi ir apvainojumi par sadarbību ar Niedru vai bermontiešiem. Un kā nākamais runā Ansis Rudevits, kurš ir viens no Liepājas sociāldemokrātu līderiem. Un viņš saka tā: tas, ka minētais priekšlikums nāk no partijas, kurā ir liels iespējas bijušajiem Baltijas mācītājiem, mani nebūtu nepārsteidz. Jo tie cilvēki liekulības ziņā vienmēr ir pārspējuši visus citus, un liekulību viņi pierādījuši Dieva vārdu lietodami visās vietās. Viņi grib noliegt, ka Niedra nesot viņu biedrs. Varbūt otrādi, ka viņi ir Niedras biedri. Vēl viens runātājs ir Gustavs Reinhards, kurš ir ievērojams ārsts, viens no tā laika patiesībā talantīgākajiem un spējīgākajiem ārstiem, vada Latviešu ārstu biedrību un ir arī šīs Kristīgās Nacionālās savienības biedrs. Viņš saka tā: un Latvijas tauta, kā jūs to visi ziniet, jūs ziniet to, bet jūs negribat to atzīties. Latvijas tauta vēl turas pie Dieva. Latvijas tauta nav vēl padavusies tām viltus mācībām, kas mums no Vakar Eiropas mēģinātas iepotēt. Dermaņa kungs nāk šurp no Amerikas. Es nezinu, cik viņš ir iepazinies ar Amerikas dzīvi un zinātni. 1895. gadā Amerikas Ņujorkas valsts satversmē pieņemot to iesāka ar sekojošiem vārdiem: mēs, Ņujorkas tauta, pateikdamies visvarenam Dievam tā tālāk. Bet Rēvits kungs mums pateica, ka Dieva vārds nedarot parlamentā, Dieva vārds darot tikai baznīcā. Es atceros pēc Rēvits kungu, ka viņš dziedāja nesen Dievs svētī Latviju, mums citiem līdzi. Daži sociāldemokrāti, kā liekas, to nedarīja, iekavās norādīts smiekli, sauciena labi novērojis. Tur viņam bija Dieva vārds parlamentā. Runājot par Dievu, mēs nerunājam tikai par kristīgo Dievu, tas nav tā domāts. Varbūt gan viņš ir mums labāks nekā jums, Kalniņa kungs, tātad viņš vēršas pie sociāldemokrātu partijas vadītāja. Sauciens iekavās norādīts arī sauciens no vietas, jūs liekuļojiet. Kam pārdroši melus stāstīt, tāpat kā Klīves kungs runājot teica, ka Kristīgā Nacionālā savienība ejot kopā ar žīdiem un baroniem. Zālē troksnis. Es teicu, ka tie ir meli. Iekavās atkal rakstīts, ka troksnis sacēlies zālē. Mēs to esam atsaukuši, un katrs, kas to vēl apgalvo, tas melo. Prezidents Jānis Čakste pat ir spiests sākt zvanīt, lai nomierinātu cilvēkus. Un Čakste saka, lūgtu runātāju nelietot vārdus meli, lūgtu izteikties citādi. Es tādu vārdu nepielaižu. Tātad Reinhards turpina. Klīves kungs izteicās, tev nebūs Dieva vārdu zaimot. Es viņam varētu atbildēt, tev būs Dieva bīties par visām lietām, iekavās smiekli, tātad zāles smejas. Klīves kungam šo lietu tik patētiski aizstāvot nebija sirdī tās domas izteikt, ko Latvijas tauta grib, bet gan varbūt slēpt to, ka viņš neuzdrošinās balsot par un tāpēc atturas. Jā, jo Klīve aicināja deputātus atturēties no balsojuma par šo priekšlikumu. Viņam nav pat tik daudz drosmes teikt, es esmu pretim tam. Viss tas ļoti labi raksturo mūsu kreisās un labās partijas. Tagad patiesi ir izdevīgs brīdis, kur mums ir jāizšķirs, vai mēs gribam ar Dievu iet, vai gribam pieslieties ideālismam, vai gribam iet pret Dievu un pievienoties materiālistiskiem pasaules uzskatiem. Tagad mums par to ir jāizšķirs, un tas ir arī tas galvenais jautājums. Latviešu tauta klausās, ko tagad Satversmes sapulce šī lietā teiks, jo Satversmes sapulcē ir dotas pilnvaras, un katrs var balsot, kā viņš grib. Ieskatīties katrā sirdī un teikt, kā katrs tic, to mēs nevaram izdarīt un arī negribam. Tagad tauta prasa, lai šis svarīgais jautājums tiku izšķirts viņas garā.
Jūs krāpiet tautu un negribat sacīt, ka Amerikā konstitūcija sākas ar šiem vārdiem. Tāpat tas ir arī Šveicē. Bet ir viena tauta, kas iesāk citādi, tā ir Krievija. Domāt padomju Krievija. Viņas konstitūcijā ir uzņemts pāns, kas uzdod zaimot Dievu un vajāt baznīcu, un jūs redziet tagad, kas baro šo izbedējušos tautu. Tā ir lielā Amerika, tā, kuras konstitūcija iesākas ar Dievu vārdu. Tā ir tā tauta, kuras viens priekšstāvis bīskaps Noelsens uz mums sacīja, mēs tādēļ esam bagāti, ka Dievs ir pirmā vietā mūsu konstitūcijā. Tālāk gan Vilis Dermanis, gan Adolfs Klīve atbild Reinhardam. Vilis Dermanis saka, tauta redz, ka jūs vietā un nevietā minat reliģiju. Mūsu tauta tomēr ir tik izglītota, ka viņai tomēr ir tik daudz elementāras izglītības, ka viņa zina, ka vēsturi radīja nevis dievība, bet konkrēti saimnieciskie apstākļi. Latvijas proletariāts, Latvijas zemnieks, Latvijas demokrātiskā armija ir tie, kas izcīnījuši priekš Latvijas brīvību. Adolfs Klīve no Zemnieku savienības saka, tā kā himna iesākas ar vārdu Dievs, tad esot vajadzīgs to arī pieņemt konstitūcijas ievadu formulā. Man liekas, tā argumentēt varbūt var tikai reliģijā vai baznīcā, atvainojiet par izteicienu, bet tā nevar argumentēt parlamentā. Vārds Dievs nav noteicošais, ir tikai viens slēdziens, nevaram ar rokas pacelšanu izšķirt, vai ir Dievs vai ne, vai tas pareizi vai ne, šo vārdu tur ievest. Zemnieku savienība to nedarīs, jo viņa ļoti ciena ticību. Man bija sākotnēji nosaukums par latviešu deputātu diskusijām, bet tad es pamanīju, ka taču Pauls Šīmans arī kaut ko ir teicis konstitūcijas ievadas saistībā, tāpēc nomainīju virsrakstu uz Latvijas politiķi. Tātad viens no ievērojamākiem Latvijas vācu politiķiem Pauls Šīmans teica tā. Kad es pirmo reizi dzirdēju par Kristīgi Nacionālās partijas priekšlikumu Satversmes likumu vest sakarā ar Dieva atziņu, es biju pilnīgā skaidrībā, ka man jārunā pretim. Tas nozīmētu, ka tie, kuri Dievam netic, likumiskā ziņā nav saistīti ar valsti. Tad varētu jautāt arī pretēji, ja Dievs nav pieminēts konstitūcijā, vai tas nozīmē, ka arī ticīgie cilvēki nav saistīti ar šo valsti. Tālāk atsauksmes par Kārļa Irbes priekšlikumu iekļaut Dieva vārdu Satversmes ievadā sniedz divi referenti. Viens bija Marģers Skujnieks, kurš bija šīs Satversmes izstrādāšanas komisijas priekšsēdētājs, arī viens no sociāldemokrātu līderiem. Viņš bija kategoriski pret šo Irbes priekšlikumu. Otrs referents bija Jānis Purgals, kurš arī strādāja Satversmes komisijā, un kurš norādīja, ka šis priekšlikums nemaz nav izskatīts komisijā, līdz ar to dodot mājienu, ka patiesībā Skujniekam nebūtu pamata nemaz izteikties par šo jautājumu, ka vairākās konstitūcijās Dieva vārds ir minēts, un ka Satversmes sapulcē nevarot būt vienaldzīgas tautas domas, jo tā runā tautas vārdā, tā valsts leģitimitāte tā tad ir pamatot ar Latvijas tautas gribu. Un, attiecīgi, šis jautājums ir jāizšķir ar balsošanu. Un, kā jau es minēju, tad no 151 deputāta tikai 17 balsoja par, visa Latviešu zemnieku savienība balsoja pret, atturējās, sakojot Klīves ieteikumam, un sociāldemokrāti un kreisās partijas tātad, protams, balsoja pret. Bet šeit ir to cilvēku saraksts, kuri balsoja par. Kā mēs redzam, tur ir gan latvieši, gan vācieši, gan arī krievi. Tā bija diezgan raiba kompānija. Un, viens no priekšlikuma parakstītājiem Pēteris Zadvīnskis, kurš bija tātad parakstījis šo Kārļa Irbes priekšlikumu, viņš balsojumā nepiedalījās. Tā ka principā varētu būt 18 cilvēki no visiem 151 deputāti, kas atbalstīja šo ideju. Šeit mēs viņus arī visus varam redzēt. Kā jau es minēju, tad vēlreiz jautājums par preambulu, kurā būtu minēts Dieva vārds, tika izskatīts nedēļu pirms galīgā balsojuma. Satversmes sapulces 5. sesijas 11. sēdē 1922. gada 8. februārī. Un tur atkal
Kārlis Irbe atkārtot iesniedz šo priekšlikumu, pamatojot to pirmkārt ar to, ka pirmo reizi, kad notika šīs diskusijas, ka viņš nav dzirdējis nevienu saprātīgu argumentu pret šo priekšlikumu, ka šī argumentācija, kas bija veltīta kritikā, bija veltīta no visādām blakus esošām tēmām, bet nebija tieši nerunāja par konkrēto priekšlikumu. Un otrkārt viņš minēja, ka šajā starplaikā viņš ir saņēmis daudz dažādus cilvēku reakcijas, kas ir pauduši, ka tomēr vajadzētu šo Dievu vārdu pieminēt konstitūcijā. Fēliks Cielēns norādīja uz to, ka vienreiz jau ir balsots par šo jautājumu, tas ir noraidīts, un viņš vēl piebilda, ka starplaikā bija pieņemts šī norma par baznīcas un valsts savstarpējo nošķiršanu, un viņš balstoties to arī pamatoja, ka nebūtu jāpiemina Dievs, jo valsts un baznīca ir šķirtas. Tāpat arī atkal uzstājās Marģers Skujnieks, kurš pauda atkal viedokli par to, ka Irbes priekšlikums esot noraidāms, jo Satversmes komisija, kad diskutēja par to, kādam tam ievadam vajadzēja būt, tad viņi lēma, ka tur nedrīkst būt motivācija, kāpēc satversme ir pieņemta vai kādi apstākļi ir novaduši pie šīs satversmes pieņemšanas. Kā viņš teica, lai nerastos domstarpības. Tātad mīļā miera labad, mēs vienkārši sākam ar tādu ļoti īsu aprautu tekstu, lai nebūtu nekādas domstarpības. Bet šīs uzstāšanās, kas notiek šī sēdē, viņas pašas rada ļoti lielas domstarpības, noprotams no tā protokola, ka tur sākās bez maz vai, ja ne nemieri vai grautiņš, tad ļoti liela ažiotāža, jo šajā stenogramā lasāms, ka Jānis Čaks esot teicis, es lūkšu sapulces uzturēties mierīgāk un netrokšņot, jo citādi būs spiests sapulces pārtraukt. Es likšu tagad šo priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Tātad balsošana Satversmes sapulcē notika nevis ceļot rokas, bet pieceļoties kājās. Tad man jāpaziņo ir vēl, ka referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Par šo priekšlikumu nodots 11 balsis, tātad nepietiekošs skaits un priekšlikums atkrīt. Tātad vēlreiz, kā jau es minēju, tātad notiek balsojums, un šoreiz tikai 11 cilvēki balso par Irbes formulu, un Dieva vārds tiek izslēgts no Latvijas Republikas satversmes, vismaz līdz 2014. gadam. Un tad noslēgt es varu tikai varbūt, jūs jau paši, es domāju, varat izdarīt dažādus secinājumus, bet man liekas, tas ļoti spilgti parāda tā laika politisko vidi, argumentācijas kultūru, kas nav sevišķi augstākā mūsdienās, lai gan mums bieži vien gribētos domāt, ka toreiz cilvēki bija pieklājīgāki un tā. Un arī, kas ir ļoti interesanti, ka mēs redzam, ka atsevišķos jautājumos tā pati Zemnieku savienība gāja roku rokā ar ļoti radikāli kreisi noskaņotiem politiskiem spēkiem, un tā dalīšanās vismaz šī jautājumā bija nevis tik daudz par šīm ideoloģisko līniju kā par kādām citām līnijām. Paldies par jūsu uzmanību un paldies, Gint, vēlreiz par konferenci un par to, ka ir iespēja jau kuro gadu šeit piedalīties, un visiem svētīgu šo vakaru un jauku dienu. Paldies!